Labdien, kolēģi! Šī gada pirmajā podkastā. Ierakstām šo ievadu tieši Valentīndienā, kas mums liek vēl jau vairāk domāt par februāru kā par sirsnīgāko gada mēnesi. Un tāpēc arī šai tēmai mums ir piestāvošas divas sarunas, kuras šoreiz veidoja Dana un Lāsma. Kolēģis, pastāstiet sīkāk, par ko tās bija? Jā, mana saruna ir par jaunumiem šī gada labumu grozā darbiniekiem, proti par izmaiņām papildu atvaļinājumu saņemšanā, par uzkrājošu brīvas izvēles labumu, kas tas ir un kā to darbinieks var saņemt, kā arī par labbūtību kopumā. Un šos jautājumus mums nokomentēs valdes locekle Linda Šerlere. Paldies, Lāsma un Dana, par ko bija tava saruna? Jā, mana saruna bija par komplimentiem. Un, proti, mēs uzzināsim, kur slēpjas labo vārdu spēks un kādēļ svarīgi ir atcerēties tos pateikt arī kolēģiem ikdienas darbā. Lieliski! Lai laba klausīšanās! Pirmais deglis. Uz Domdegļa pirmo sarunu par veiksmīgu uzņēmumu būtisku sastāvdaļu darbinieku profesionālo sniegumu un no kā šis sniegums ir atkarīgs, esmu aicinājusi valdes locekli, direktori cilvēku kapitāla jautājumos Lindu Šerleri. Sveika, Linda! Sveika, Lāsma, sveika, klausītāji! Līdz šim mēs tevi devējām par personāla un administrācijas direktori. Tagad mēs runājam jau par tādu vērtību kā cilvēku kapitāls. Kas tas ir? Vai tu vari mums paskaidrot? Tieši tik burtiski. Mūsu lielākais kapitāls, kāds mūsu uzņēmumam, arī es ticu daudziem citiem uzņēmumiem, tie ir cilvēki, kas ikdienā paveic to lielo darbu, kas mums palīdz būt tādiem, kādi mēs esam. Un atkārtošos mūsu lielākais kapitāls. Kolosāli. Švenka Latvijā mūsu uzņēmums ir atzīts par ģimenei draudzīgu darba vietu, par goda darba devēju un par dažādībai atvērtu darba devēju. Saki lūdzu, ko šīs atzinības nozīmē uzņēmumam un mums darbiniekiem? Jebkura trešās puses atzinība palīdz saprast, ka mēs joprojām esam darba devējs, kurš mainīgos laikos joprojām spēj piedāvāt aktuālas lietas, kas veicina cilvēku piesaisti uzņēmumam, un kad mēs tiekam arī novērtēti no trešo pušu ekspertu puses, ka mēs tieši tādi esam, kad ne tikai tas, ko mēs kaut kur pasakam, bet ka mēs ar savu praksi varam apliecināt, ka visas tās lietas mēs darām. Un es teiktu tā, ka mūsdienās nav iedomājams, ka uzņēmums kā mēs, kuri vēlas pastāvēt vēl 100 gadus un vairāk, varētu nebūt sociāli atbildīgs pret savu lielāko kapitālu cilvēkiem. Un, mums tas nozīmē to, ka mēs vienkārši turpinām darīt to, kas ir būtisks, un turpinām to arī nodrošināt saviem cilvēkiem, lai viņiem darba devējs būtu tāds, ar ko viņi varētu lepoties. Jo mēs taču neviens negribētu strādāt darba vietā, par kuru mums būtu kauns, vai kuru mēs negribētu nosaukt skaļi vārdā. Un man ir patiesi prieks, kad es dzirdu darbinieku stāstus, kuri saka, ka bērni ieraugot mūsu logo uz ielām un ceļiem iesauc, tas ir tavs darbiņš, vai darbinieki, kuri vasaras festivālā skatoties uz lielo bērnu pulku, kurus mēs pulcējam kopā ar vecākiem vasaras pasākumā, saka, šeit var redzēt, ka mēs esam sociāli atbildīgi, tik daudz bērnu sadzimuši. Un viss šīs lietas iepriecina, un tas jau ir tas, ko tas nozīmē mums kā darbiniekiem. Mēs nevēlamies uzņēmumu, kurā mums nekā nav. Mēs vēlamies uzņēmumu, kurā mums ir viss un vēl vairāk, un kur mēs paši varam arī ar savu darbu un pienesumu radīt šo vērtību. Tieši tā, un
Ļoti bieži tieši laba darba devēja kontekstā mēs dzirdam šo vārdu labbūtība. Kas tad tā labbūtība īsti ir un ko tā aptver? Labbūtība ir dažādi viņu loka, un varbūt angliski viņai ir nosaukums nedaudz trāpīgāks, well-being, jo latviski tā nav nekāda būtība, tā ir būšana, laba būšana, un labbūtībā ir vairākas šķautnes. Labbūtība sastāv no tādiem 4 lielākiem pīlāriem, kas ir viena no tām sociālā labbūtība. Tā ir tā, kura mums palīdz labi justies noteiktā vidē, kur tas ir, piemēram, uzņēmuma kultūra. Jā. Svarīgi ir, kad šeit darbinieki ir informēti, viņi ir zinoši, viņi var līdzdarboties, viņi saprot, cik vērtīgs ir viņu darbs, un tā ir tā sociālā šķautne labbūtībai. Emocionālā labbūtība ir otra no labbūtībām, un šeit viss par un ap to, kā cilvēks jūtas, kāda ir viņa emocionālā inteliģence, kā uzņēmums par to parūpējas, lai darbiniekiem ir tāda vide, kur viņi var teikt, jā, man ir darbā labs mikroklimats. Es ar kolēģiem vienmēr varu aprunāties, viņi būs atbalstoši un nebūs tādu runu aizdurvē vai kā tam līdzīgi, ka tiešām tās ir atvērtas un savstarpējā sapratnē un izpalīdzībā balstītas attiecības, ja no darba vietas perspektīvas runājam. Vides labbūtība ir trešā no labbūtības šķautnēm. Tā ir labbūtība, ko mēs klasiski varbūt saprotam ar darba aizsardzības jomu. Tātad viss tas, ko mēs varam kā darba devējs darbiniekam piedāvāt, lai viņš darbā justos labi, varētu profesionāli un efektīvi paveikt savus pienākumus. Un šeit jāsaka tā, ka mūsu uzņēmums ir ļoti īpašs ar to, ka mums nav vienveidīga darba, mums nav tikai biroja darbs un nav arī tikai ražošanas darbs. Un no darba organizācijas formām mums arī ir, teiksim tā, pilnīgi visas darba organizācijas formas. Viens ir summētais darba laiks, kur cilvēki nāk uz ražotni un nostrādā savu nosacīti noteikto maiņu, citam tā ir paredzamāka, citam tā ir mazāk paredzama, nāk uz darbu un viņa labbūtība darba vidē, tas tad klasiski saistītos ar labiem apstākļiem, labām iekārtām, instrumentiem, darba apģērbu, saziņas iekārtām un tam līdzīgi, lai tas viņu darbs būtu efektīvs. Savukārt tie, kas strādā biroja darbu, tur dalās mums ir 2 jomas. Mums ir tāds biroja darbs, kuru mēs nekādi nevaram, es pat teiktu 3 drīzāk. Viens biroja darbs, ko nevaram padarīt nekādi attālināti, tad tiem cilvēkiem ir pēc būtības arī, ko nozīmē viņu labbūtība darba vietā, lai viņu darba vieta birojā būtu iekārtota atbilstoši ergonomikas principiem, lai viņi varētu sevi realizēt un lai šie apstākļi būtu pienācīgi un atbilstoši. Tad ir otri tie, kuri strādā hibrīda darba veidu, kuri strādā gan birojā, gan attālināti, un arī īstenībā šo darbu izvēlās tāpēc, ka šādas iespējas ir. Un viņu labbūtība lielā mērā saistās ar to, ka viņiem ir iespēja labāk izbalansēt šo te darba un privātās dzīves līdzsvaru, tāpat laikā dažkārt pat otrādi, jo zinot to, ka varbūt dažbrīd dienas vidū ir nepieciešams brīdis attālpai, dažkārt tā darba diena ievelkas ilgāk vakarā un tam līdzīgi. Un tad trešā mūsu darbinieku kategorija ir tādi, kurus mēs jau neesam biroja darbā, kurus mēs jau neesam redzējuši gadiem, un viņu labbūtība, es teiktu, ir darba vieta, kas piedāvā šādu iespēju, un man ir prieks, kad visām šīm te arī biroja darbinieku jomām
mēs varam nodrošināt apstākļus, kuri viņi var sev realizēt. Un kāds jau varētu teikt, ka varbūt man netik labs krēsls vai netik labs apgaismojums vai tam līdzīgi vai netik labi instrumenti, bet mēs mērķtiecīgi to uzlabojam, turpinam investēt arī tajā, un ir skaidrs, ka mēs katru mēnesi nenopirksim visu jaunu. Dažkārt mēs to darīsim kampaņveidīgi, nomainot, bet mums kā uzņēmumam ir svarīgi, ka viss šīs lietas mums ir zināmas, un ja kaut kas trūkst, ka darbinieki arī mums par to liek zināt. Un tad 4. labbūtības šķautne ir finanšu labbūtība. Un tā, protams, ir svarīga arī, tāpat kā iepriekšējās 3 uzskaitītās, svarīga gan darba vietā, gan māju vidē. Un tas finanšu labbūtība no darba devēja perspektīvas, tā ir iespēja maksāt atbilstošu atalgojumu, nodrošināt dažādus arī monetārus labumus, kas darbiniekiem dod būtisku atspaidu dažādās viņu dzīves situācijās. Un personīgā dzīvē tā ir finanšu praktība. Vai mēs kā indivīdi, protams, rīkoties ar savu sevi pieejamiem līdzekļiem, vai esam apdomīgi tos tērējot, un vai esam atraduši to labāko veidu, kā pavairot savu kapitālu. Un tā kopsavalkot visu šīs labbūtības, es gribētu teikt tā, kad par labbūtību ir atbildīgs pirmkārt pats cilvēks. Jo, ja cilvēks, ja viņš nebūs atradis šo savu emocionālo labbūtību, vai ja viņš būs sliktā finanšu situācijā noteiktā brīdī, tas noteikti atsauksies arī uz darba vietu un uz darba izpildi. Savukārt darba devējs, ja viņš neparūpēsies par iespējamu darbiniekam risināt arī privātas situācijas, kaut vai, piemēram, piešķirot atvaļinājumu. Jā, dažkārt liekas, kas tur tāds piešķirts atvaļinājums, bet ticiet vai neticiet, Latvijā vēl joprojām ir darba vietas, kur izņemt atvaļinājumu ir, luksus preci, jā, sarežģīti un dažkārt pat neiespējami, un dažkārt pat vadītāji, kas vada šos uzņēmumus, saka, kad gribiet atvaļinājumā, pavisam, jā, mēs savukārt tieši pretēji, mēs domājam par to, kā cilvēku motivēt iet atvaļinājumā, un ar to saistīts arī mūsu šī gada izmaiņas koplīgumā, kur mēs neļaujam uzkrāt papildu atvaļinājumu dienas daudz, lai cilvēks saņemtu papildu atvaļinājumu. Un, tādējādi mēģinām cilvēka šo te labbūtību arī ar šādām nedaudz piespiedu metodēm veicināt, jā, jo katram ir vajadzīgs atvaļinājums, un atvaļinājums ir klasiska kļūda, uz ko jo īpaši jauni cilvēki iekrīt, kuri saka, kad tad es strādāšu, ja ne jaunībā, kad tad es pelnīšu lielo naudu, ja ne jaunībā un tam līdzīgi. Un tad, kad pienāk jau pusmūžu un gadi un vecumdienas, tad veselība sāk mums atgādināt par to visu, ko mēs esam darījuši jaunībā, skrējuši, negulējuši un laupījuši savai labbūtībai. Tad, tā kā jā, labbūtība sāks ar pašu cilvēku, un darba devējs tāda papildinoša iespēja, protams, ar visu to labumu klāstu, kas ir mums. Es ticu, ka mēs spējam aizsniegt praktiski visas darbinieku grupas dažādos vecuma posmos, ar dažādām pieredzēm, ar savu labumu klāstu. Un mums tas ir vienmēr bijis ļoti, ļoti svarīgi nodrošināt, ka mūsu labbūtību veicinošie darbinieku labumi ir pieejami plašai publikai, ka viņi nav mērķtiecīgi mērķēti varbūt uz vienu vai diviem cilvēkiem un viņu vajadzībām, bet kad viņi ir tādi pēc iespējas plaši. Un te arī atbildi par to ģimenei draudzīgs,
jo ģimenei draudzīgu uzņēmumu status piešķir uzņēmumiem, kuri par cilvēku rūpējas no viņa darba gaita uzsākšanas līdz viņa pensionēšanās gadiem un vēl pa vidu ietverot visu viņa ģimenes dzīvi, bērnu piedzimšanu, kāzām, arī aiziešanu mūžībā. Un šie ir visi jautājumi, kas ir mūsu dzīve, un darba devējs var būt klātesošs, lai mūsu dzīvi padarītu par kripatiņu vieglāku. Jā, un pie šī arī es tev gribēju papildus pajautāt tieši par labotības programmām. Esmu lasījusi, ka ir starptautisku līmeņu pētījumi, kuri atklāja, ka darba devēja piedāvātajās labotības programmās iesaistās vidēji tikai trešdaļa darbinieku, kuriem tās ir pieejamas. Kā tu redzi, vai švenk darbinieki ir atsaucīgi izmantot uzņēmumā piedāvātās iespējas apmierināt viņu labotības vajadzības? Es teiktu tā, ka par 90% mūsu darbinieki ir ļoti zinoši, izmanto, nekautrējas to darīt un saprot gan, kas viņiem pienākas, gan kā to saņemt. Ir daži labumi, kuri iespējams nav guvuši plašu popularitāti, bet tas laikam nāk pēc vajadzības. Kaut vai, piemēram, fizioterapeita nodarbības. Es zinu, ka viņas nav ļoti plaši apmeklētas, bet viņas ir apmeklētas jau ilgadēji. No daudz mūsu kolēģu puses mums ir darbinieki, kuri kopfingro, kuri noteiktos laikos slēdz iekšā savus ekrānus un izkustās kopā. Un es arī saprotu, ka pēc šis labums varbūt nav ļoti plaši uzreiz izmantots, tāpēc, kad viņš ir noteiktā laikā tiešsaistē, un ne visi mēs varam noteiktā laikā pieslēgties. Man prieks par tiem, kas tad, kad var, kuri pieslēdzās. Tāpat laikā, ja vieniem dar šī regulārā iknedēļas vingrošana, tad citiem dar varbūt iespēja aiziet izkustēties brīvdienās, un šo mēs nodrošinām caur veselības apdrošināšanu. Tā kā tas arī ir ļoti labi, un tur jau atkal tas izmantošanas loks ir lielāks šim labumam. Tā kā jā, dažkārt tie labumi varbūt ir šaurāki, un viņus izmanto netik daudz, bet ja man jāvērtē, kas ir tas, ko mūsu darbinieki neizmanto nemaz, bet mums tas ir, nav tādas lietas. Un labi, ka tā, jo ja tā būtu, tad droši vien kaut kas nebūtu pareizi ar mūsu plānošanu un izpratni par to, kas tad cilvēkam ir vajadzīgs. Protams, ka mēs gribētu, lai visa kā būtu vēl vairāk, bet vērtējot un salāgojot uzņēmumu iespējas ar darbinieku vajadzībām, mēs esam atraduši tādu, es teiktu, zelta standartu, un dažkārt darbiniekiem šķiet, ka to jau tagad dara visi. Jā, pēc nosaukuma daudz dara liels vairums uzņēmumu, bet kas tur ir apakšā zem šī teikuma, saturs. To mēs varam tikai saprast tad, kad mēs reāli pie kāda strādājam vai reāli uzrunājam tā uzņēmuma darbiniekus. Un tas ir mūsu darbs skaidrot cilvēkiem, ko šie labumi ietver, cik viņi ir būtiski, to parādīt, un tad jau mēs varam gaidīt, vai cilvēks to novērtē vai nē. Un mēs esam dzirdējuši, ka cilvēki, tad, kad viņiem ir jāpieņem lēmums vai doties prom pie cita darba devēja vai palikt tepat, bieži vien velk ārā plus mīnus sarakstu. Un tieši šie te papildu labumi, kas ir tas ieguvums papildus tai darba samaksai, īstenībā ir par labu švenk, kas man liek domāt, ka mēs joprojām esam aktuāli ar saviem labumiem un ar savu labumu sarakstu. Un tieši šajā sakarā man arī ir nākamais jautājums tev, proti, ka kopš 1. janvāra švenk darbiniekiem piešķir uzkrājošu brīvas izvēles labumu. Paskaidro lūdzu, kas tas ir un vai tas automātiski piemērojas visiem darbiniekiem vai kā tas notiek? Jā, viņš jau ir piešķirts, un šobrīd, uz šo brīdi neviens vēl nav pieteicies un interesējies personāla daļā, kā tikt pie šī labuma.
kas ir arī nav pārsteidzoši, tāpēc, ka šī funkcionalitāte vēl darbinieku pašapkalpošanās portālā nav pieejama, viņi ir programmēšanas stadijā, bet tikai mieru, kā teica Karlsons, ja nemaldos, jā. Labums tiek jau uzkrāts. No janvāra viņš jau ir mūsu uzņēmuma uzkrājuma kontos, kā kaut kas pienākās jau cilvēkam. Un attiecīgi par 1/12 daļu no gada labuma par janvāri jau ir uzkrāts. Mūsu saruna ir februāra vidū, un attiecīgi februāra beigās būs jau otrs mēnesis nāks labumam klāt. Un, protams, kad cilvēki varēs arī šo labumu pieteikt izmaksai. Šobrīd tas strādā kā krājkasīte, kā naudas cūciņa, kura krāj šos te eiro. Šobrīd ir noteikti 100 eiro gadā, kas uzkrāsies cilvēkam kā šis brīvs izvēles labums, kuru viņš attiecīgi varēs pieteikt vai nu izmaksai daļēji. Iztēlosimies, ir pienācis vasaras vidus, un jums ir uzkrāti 50 eiro jūsu uzkrājušā labuma, un jūs sadomājat iet uz kādu koncertu, un jums kā reiz gribētos nopirkt biļeti, bet pat ir algas diena tiek gaidīta, un biļeti nevar nopirkt pēdējais brīdis. Un jūs saprotat, ka jūsu cūciņā ir uzkrājušies 50 eiro, un tad jūs smuki piesakat šo te labumu, un jums tiek izmaksāts jau uzkrātie līdzekļi, jums var tikt izmaksāti. No regularitāti nebiežāk kā reiz mēnesī, bet būtiski būs jāņem vērā arī, ka tas nebūs tā, ka jūs pieteiksiet un nauda uzreiz ieripos jūsu kontā. Tur būs jārēķinās ar kādu laiku, lai pieprasījumu apstrādātu. Ka jūs zinat, ka jums tās koncerta biļetes vajadzēs, tad būs jāņem vērā, ka tas tiks izmaksāts nedēļas laikā. Lūk, bet jūs varat krāt arī gadiem šo labumu un vispār par viņu nedomāt. Un brīdī, kad jūs izlemsiet par labu kādam lielākam pirkumam, tad jūs varat ieskatīties, cik jūs krājkasītē ir uzkrājies un atprečot šo te labumu uz izmaksu jau pēc vairākiem gadiem. Tāpat arī noteikti nav cilvēkiem jāuztraucās, kas notiek ar labumu, dodoties pensijā vai promējot, ja tāda diena pienāktu. Tad šis te uzkrātais labums tiek cilvēkam izmaksāts gala aprēķina dienā, un arī šī te naudiņa nekur nepazūd. Jāsaka gan, ka uzkrājušais labums ir tāda lieta, kas uzkrājas proporcionāli nostrādātajam laikam un pēc pārbaudas laika izturēšanas. Un šeit būtiski ņemt vērā ir, kad ilgstoša slimošana var ietekmēt šī labuma uzkrājuma apmēru, jo darbinieks nav vienkārši bijis darbā, vai arī var būt situācijas, ka darbiniekam ir noteikts disciplinārs sods. Tad arī attiecīgi uz disciplināru sodu periodu laiku līdz 1 gadam darbinieka uzkrājošais labums netiek turpināts uzkrāt. Līdz šim uzkrātais labums tiek iesaldēts, bet šis te uzkrājums turpinās tad, kad ir pagājis šis disciplināru sodā noteiktais termiņš. Tā kā, protams, nav tikai labumi, ir arī, kā saka, ir gan burkāns, gan pātaga, bet tāpat laikā šie nosacījumi ir gan skaidri un visi var izlasīt šo te mūsu pērnā gada augusta koplīguma versijā, kur tas ir noteikti skaidri un saprotami, un kur jūs varat atrast koplīgumu mūsu pašapkalpošanās portālā. Sākuma ekrānā ir īssaite tieši uz darbkārtības noteikumiem, arī uz koplīgumu un uz ētikas kodeksu. Tā kā visi laipni aicināti atjaunot savas zināšanas par visiem šiem te jautājumiem un ieskatīties mūsu labuma politikā. Tāds labs tips un triks, ja tā var teikt, labs ieteikums, ir arī ieskatīties mūsu kvartālā, žurnālā darbiniekiem, kur ir labuma apkopojums, vienmēr kā tāda afiša, lai atgādinātu par to, kas darbiniekiem ir pieejams, un tāpat arī uzņēmuma mājaslapā pie sadaļas, kāpēc strādāt švenka. Tur jūs varat iepazīties ar visu to, kas jums jau ir. Un darbinieki to ļoti novērtē. Mēs redzam, ka mūsu darbinieku mainības koeficients ir ļoti, ļoti zems. Pērns ir bijis zem 5%. Un
Tiešām mēs priecājamies par visiem tiem, kas pie mums turpina strādāt ilgadēji, un es domāju, ka viņi arī ļoti novērtē tās iespējas, ko uzņēmums sniedz, un bieži vien šie labumi ir vēsturiski veidojušies tādēļ, ka mums ir veidojies labs dialogs ar darbiniekiem. Un šis dialogs var veidoties tad, ja ir konstruktīva saziņa, un konstruktīvu saziņu mums palīdz nodrošināt mūsu plašie komunikācijas kanāli, kādā saskarsmē mēs esam ar darbiniekiem. Tāpat arī arotbiedrība, kurā pie mums arī ir ilgadēji klātesoša, un arī arotbiedrība ir ar saviem aktīviem biedriem bieži vien bijusi šis te dzinulis, lai veicinātu dialogu par kādu noteiktu jomu. Tā kā arī tam ir būtiska nozīme, ka mēs ne tikai darām to, kā mēs domājam, kā būtu labāk, bet mēs ieklausamies darbiniekos un viņu viedoklī. Šis ir lieliski, un noslēgumā pajautāšu tev, ir jau gads, tā jau nopietni jau iešūpojies, un šis 2024. gads iet ar pilnu jaudu uz priekšu, un ko tu kā atbildīgais cilvēks uzņēmumā par cilvēku kapitālu sagaidi no šī gada? Kādas ir tās tavas lielākās gaidas un cerības, ko šis gads atnesīs? Es ļoti gribētu cerēt, ka mums kā uzņēmumam izdosies īstenot visas mūsu lielās ieceres, kas mums stāv priekšā saistībā ar vides un klimata jomu, saistībā ar izmaiņām ražošanas procesos, kas nāks pāri visiem mums, un tās būs tiešām lielas izmaiņas, un tas prasīs daudz jaunu prasmju apgūšanu, ne tikai mūsu cilvēkiem, bet arī mums vadībai un spēju pielāgoties. Un es ļoti ceru, ka viss šis, kaut arī nebūtu neviegls laiks, kas mums ir priekšā, ļaus mums tā jaudīgi profesionāli attīstīties. Un es ceru, ka mēs pa vidu nesadegsim, un ka mēs tiešām būsim viens otram balsts, un te es ļoti ceru šo emocionālo un sociālo labbūtību, kura mums būs noteikti jāstiprina, jo tas, kas vēsturiski ir pierādījies, ka jebkuros sarežģītos apstākļos un lielu izaicinājumu priekšā, un jau esot tur iekšā, mums ir jābūt ļoti saliedātiem kā komandai, un ar tādām cerībām es arī raugos nākotnē, ka mēs būsim spēcīga, saliedēta, motivēta un iesaistīta komanda, kur viens otram mēs būsim draugs, nedrauds. Un es to arī visiem mums novēlu. Lai mums kopā izdodas sasniegt visus mērķus, lai mums veiksmīgi, produktīvi, droši un veselīgi, un protams, uz izaugsmi vērstī gan šis gads, gan nākamie gadi. Tāpēc, Linda, teikšu tev lielu paldies par sarunu, un noteikti turpināsim izmantot uzņēmuma piedāvātos labumus, lai apmierinātu mūsu labbūtības vajadzības, lai mēs būtu spēcīgs, produktīvs, efektīvs, galvenais, ka vesels un drošs kolektīvs. Paldies tev liels! Paldies! Otrais deglis. Sveicināti, kolēģi! Lai šis jaunais gads labi iegrieztos un dāvātu mums vairāk prieka un gandarījuma, šoreiz esam nolēmuši runāt par iespējams mums netipisku tēmu, un proti par komplimentiem. Par tiem, kuri ne tikai apraksta mūsu labās īpašības, bet arī citādākos vārdos ietērti var kļūt par daļu no mūsu darba novērtējuma uzslavas veidā. Un es esmu pārliecināta, ka mūsu šīs dienas podkāsta viesei, iekšējās komunikācijas stratēģei Ievai Zaumanei,
par šo tēmu ir ko teikt un ieteikt. Sveiki, Ieva! Sveiki visiem! Kad es izdomāju pirmo podkāstu jautājumu, man tas tā kā likās pašsaprotam, ka ar to noteikti vajadzētu sākt. Taču pārskatot visus jautājumus un gatavojoties šai sarunai atkārtoti, man likās, ka šis jautājums prasa mums visiem nosēsties spoguļu priekšā un tajā cieši ielūkoties. Ieva, vai tu lūdzu varētu padalīties no savas profesionālās pieredzes, kamdēļ mums kā individiem ir svarīgi saņemt komplimentus gan personīgajā dzīvē, gan darba dzīvē? Jā, vispirms paldies par aicinājumu šo interesanto sarunu, kas, godīgi sakot, arī man ir netipiski, jo es arī par komplimentiem līdz šim nebiju tā ļoti dziļi un daudz domājusi, vienmēr atgādinājusi, cik svarīgi ir uzslavas un paldies darba vidē, bet tu, Dana, man tagad lietas padomāt, tā dziļāk un vairāk. Un atbildot uz tavu jautājumu, kādēļ tas ir svarīgi, tad es atgriezos pie tādas psiholoģijas pamata principiem un secināju, ka komplimenti tā ir viena lieta, kas ir saistīta ar mūsu pamata vajadzību justies vērtīgiem un novērtētiem. Un ja mēs jūtamies vērtīgi un novērtēti, tad mēs kaut kādā mērā esam nodrošinājuši sev šo pamatu vajadzību, vai kāds mums ir nodrošinājis šo pamatu vajadzību. Un komplimenti to brīnišķīgi dara. Viņi mums iedod šo vērtības sajūtu, pašvērtības sajūtu, novērtējumu sajūtu, kas, protams, atkal mūs motivē darīt kaut kādas lietas labāk, vairāk un tā tālāk. Es domāju, ka tas pamata stāsts, kādēļ individu līmenī, tad tas ir tā novērtējuma sajūta, kas ir arī dienas kārtības jautājums visās organizācijās. Vai mēs jūtamies novērtējumi? Un, ja šis ir tā kā saistīts ar šo novērtējumu, man droši vien gribētos tad jautāt, vai šim vienmēr ir jānāk tādā organizācijas kontekstā, vai tam ir jānāk vienmēr no vadītājiem, vai tas ir drīzāk arī iespējams, protams, starp kolēģiem? Jā, tā nav vadītāja privilēģija izteikt komplimentus vai uzslavas vai pateicības. Tā ir būtībā tāda cilvēcisko attiecību būtība, kad mēs viens otram dodam šīs atgriezeniskās saites par to, ko mēs redzam, ko mēs piedzīvojam, ko mēs jūtam, ko mēs dzirdam, kā kāds mums liek justies vai kā kāds mums liek par kaut ko domāt. Tā kā es teiktu, ka tas ir katram no mums ļoti, ļoti svarīgi, ne tikai vadītājiem. Un kurš tad ir brīdis, kad un kā man pateikt otram cilvēkam komplimentu un varbūt kā to pieņemt? Te es gribētu vienu mazu atkāpi uztaisīt, domājot par to, kad un kā. Es pirms gribu teikt tā, komplimentus var iedalīt darba vidē. Domājot par komplimentiem, tos var iedalīt 3 kategorijās. Komplimenti par sasniegumiem, komplimenti par prasmēm un komplimenti par raksturīpašībām. Un līdz ar to, ja mēs zinām, ka ir šādi 3 tipa komplimenti, kurus mēs varam izteikt kādam kolēģim, darbiniekam, vienalga kuram, tad domājot par to, kad un kā to darīt, mēs varam mēģināt saprast, kurš ir tas brīdis, kura ir tā situācija, kurā mēs vēlamies veltīt labus vārdus cilvēkam par kādu no šiem aspektiem. Un, ja šāds impulss nāk dabiski kaut kādā brīdī, tad es ieteiktu vienkārši tam ļauties un to darīt. Bet, ja tas nav tāds stāsts par tādu spontānu impulsu, tad vienkārši mēģināt trenēties, praktizēt mērķtiecīgu komplimentu izteikšanu gan privāti, gan publiski. Tas nozīmē, ka būtībā mēs trenējamies dot atgriezenisko saiti par to pozitīvo, ko mēs redzam. Tā kā es teiktu, tas kad un kā ir saistīts ar īsto brīdi, kurā kaut kas notiek
kolēģis kaut ko izdara, kolēģis kaut ko pasaka, kolēģis ir, nezinu, kaut ko pēkšņi sasniedzis, ir kaut kāda laba ziņa par kaut ko, vai kolēģis ienāk telpā un viņš, nezinu, acīm redzami labi izskatās, un mēs gribam pateikt, ka viņš šodien tiešām labi izskatās, tad mēs to drīkstam pateikt. Un to vienkārši, jo tas arī ir stāsts par to, vai mēs vispār pamanām, ka ir cilvēki, ka mums ir blakus cilvēki, kuri kaut ko dara, kaut kā uzvedās, viņiem ir kaut kāda sava pieeja, raksturīpašības, vēl kaut kas, ko mēs tiešām augstu novērtētu, bet mēs to uztveram iespējams kaut kā pašsaprotam, un pat neiedomājamies, ka tas ir kaut kas, ko mēs varētu uzsvērt kā tādu pozitīvu lietu. Un ja mēs to nedemonstrējam, ka mēs to pamanām, tad mēs, principā nozogam tam cilvēkam šo te iespēju sajusties labi par to, kāds viņš ir vai kā viņš kaut ko dara vai nedara. Tā. Jā, šis zināmā mērā sasaucās ar to, ko jau es gribēju jautāt nākamo tieši par šo novērojumu, ka man liekas, ka nereti mēs tā kā pašsaprotami pieņemam, ka otrs jau noteikti zina, ko es par viņu domāju, ka es noteikti par viņu domāju kaut ko labu un ka īstenībā nav nepieciešams varbūt vārdos šo izteikt. Un arī, varbūt mēs vienkārši arī pieņemam, ka tad, ja mums ir labas attiecības, tad jau tev automātiski jāpieņem, ka tu esi labs cilvēks. Bet, kur ir tas mirklis sajust, ka patiesībā mums vajadzētu saņemties un tomēr pateikt reiz par reizē, ja ne, tas nav noteikti katru dienu, bet tiešām kaut kādā periodā otram to labo vārdu. Es domāju, ka tas atskaites punkts droši vien būtu sev pašam iekšē, tagad, klausoties šo sarunu, pajautāt, cik bieži es vispār to daru attiecībā pret kādiem cilvēkiem, vai vispār man ir raksturīgi kādam pateikt kaut ko labu par to, ko es esmu novērojis. Un, ja tā atbilde ir nē, tad pirmais solis, ko var darīt, ir varbūt ir tāda iekšējā barjera mesties uzreiz ar komplimentiem pie saviem kolēģiem, tad sākt ar tādu iekšējo procesu, kurā es sāku novērot, pamanīt, piefiksēt, uzlikt kaut vai uz papīra vai ierunāt sev kādā telefona ierakstā vai, respektīvi kaut kur fiksēt šīs labās lietas par cilvēkiem, un tad vienā brīdī, tā kā saņemt drosmi un kaut vai vienu reizi pamēģināt, jo, godīgi sakot, es tā nebiju ļoti aizdomājusies, bet papētot arī kādus pētījumus starptautiskus šajā tēmā, ko psihologi uzsver, ka izrādās, ka tas labuma guvējs no komplimenta ir ne tikai komplimenta saņēmējs, bet arī komplimenta devējs. Tur ir atsaucis uz to, ka komplimenta devējam sajūtot, ka viņš ir izdarījis labu darbu, jo tas tiešām ir labs darbs, kādu pacelt. Būtībā tu izvēlies tajā dienā pacelt kādu cilvēku noskaņojumu, pacelt kādu cilvēku vērtību. Un tādos brīžos izrādās mums izdalās ķīmiskā viela dopamīns, kas veicina šo iekšējo apmierinātības sajūtu. Un līdz ar to mēs arī kļūstam priecīgāki, laimīgāki. Es domāju, ka tas uzreiz arī atsaucās uz mūsu produktivitāti, uz mūsu darba spējām, uz vēlmi vispār kaut ko darīt. Tā kā jā, to vajadzētu skatīt kā divvirzienu ielu, kas nav stāsts tikai par to, ka mēs nozogam kādam iespēju sadzirdēt labus vārdus, bet mēs būtībā arī sev nozogam to iespēju sajusties, kā tas ir, kad es kādu paceļu. Jā, un šis ir atkal tas jautājums un brīdis, kad mēs saņemamies un pasakam, un es esmu varbūt šobrīd saņēmusi kādu jauku komplimentu, ko man ar to darīt? Vai man pietiek ar tam pateikt paldies, vai tas prasa vienmēr arī atbildēt ar kaut ko pretī otram cilvēkam? Kā rīkoties šādā situācijā? Jā, vispār Latvijas vidē, man liekas, ir ārkārtīgi raksturīgi, ka mēs ne īsti protam praktizēt komplimentu došanu, ne arī saņemšanu. Bieži vien ir tas, ko tu, tas jau nav tā, tas jau nav par mani, ja, tā kā nevajadzēja. Ja. Bet patiesībā tas labākais veids, kā uz to reaģēt, pirmkārt ir pateikt paldies.
Jo paldies ir tā galvenā atgriezniskā saite, kuru mēs dodam par komplimentu. Bet ir tāds papildinājums, kas var dot tādu papildus vērtību šim procesam, kad tas vēstījuma saņēmējs, viņš pamato, kāpēc viņam šī atgriezniskā saite, šis kompliments, kāpēc viņam tas bija svarīgi, vai respektīvi, ko viņam šis kompliments nozīmē. Un te es varētu minēt vienu piemēru, vienkārši piemēru pēc, ja? Piemēram, kolēģis tagad saka, tā kā ir saņēmies iedot pozitīvu atgrieznisko saiti vai komplimentu, viņš saka, paldies, ka tu šodien sanāksmē tik godīgi pateici, ko tu domā, un visu salikt plauktiņiem. Un tas saņēmējs tajā brīdī varētu teikt, paldies, ka tu man to saki, jo es nebiju pārliecināts, kā to pārējie uztvers. Respektīvi, ka mēs tajā komunikācijas procesā dabonam to sajūtu, ka es pamatoju, kāpēc man tas ir svarīgi, un tas otrs savukārt dzirdot to pamatojumu, saprot, hei, šitam bija jēga. Tam, ka es to pateicu, bija jēga, jo tagad es saprotu, ka cilvēkam bija kaut kādas iekšējās sajūtas, ka viņš nebija par kaut ko pārliecināts, un tagad es apstiprināju, ja, ka tas bija ļoti ok, bija forši, ka tu to izdarīji. Tā kā tas ir tas viens no tādiem papildu veidiem, kā mēs varam to savu paldies padarīt jaudīgu. Bet es ticu, ka viena daļa cilvēku tomēr ir tāda, varbūt pieņem šo komplimentu ar neticību vai noliegumu, ka varbūt tas tā uzslava vai tas kompliments ir bijis tik jaudīgs, ka cilvēks uzreiz varbūt nesajūt to sevī, ka tieši tā ir noticis, vai tas tā ir raksturīgi un vai tā ir normāla reakcija. Redz, es nevaru atbildēt par visiem, bet es zinu par sevi, ka ir kaut kādas situācijas, kad viņi pasaka, jā, tu tur bija tā un šādi un vēl kaut kā, un tad es pie sevis jūtu to iekšējo sasprindzinājumu, kad tiešām, ok, labi, lai tā būtu. Tas ir, tā var būt, tā manā ieskatā normāla cilvēciska reakcija. Es domāju, ka svarīgākais ir to piefiksēt. Pašam katram priekš sevis, kā mēs reaģējam vispār uz komplimentiem, un vai mēs nenoņemam savu šo iespēju tikt pamanītiem, tikt novērtētiem, un gal galā droši vien tas arī ir kaut kādā mērā saistīts ar pašvērtējumu, ja? Vai mūsu kaut kādā mērā zemais pašvērtējums neietekmē šo te iespēju saņemt patiešām īstu komplimentu vai īstu uzslavu, jo pārsvarā jau normāli, tādās veselīgās attiecībās. Neviens jau nekomplimentē. Ir situācijas, kad kāds grib komplimentēt kaut kādu nevisai gaišu iemeslu dēļ, mēģinot kaut ko izmanipulēt. Bet par tiem gadījumiem es negribētu runāt, jo, manuprāt, tas nav tāds klasiskais variants. Ja? Bet ja tās ir normāls veselīgas attiecības, kurās kāds jums grib pateikt, ka hei, tev šitas izdevās. Hei, es abrīnoju, kā tu dari šo. Es domāju, tas taču no tevis tik daudz prasīja, bet tu tomēr to izdarīji. Ja? Kaut kādas tādas lietas, kuras parasti nav fakes, ja? Tas ir kaut kas īsts. Un tad vajag vienkārši saprast to savu iekšējo motivāciju, kāpēc es nelabprāt tos komplimentus klausos, kur tā mana barjera ir. Un tur droši vien ir daudz visādi psiholoģijas aspekti, kas nāk mums līdzi vēsturiski, bet atvērt sev šīs durvis uz šiem komplimentiem un ļauties viņiem. Jo tas, manuprāt, dod arī papildus mums iespēju attīstīties, pašiem ieraudzīt sevi, pašiem sevi novērtēt, pašiem pamanīt, ka kur mēs varam iespējams daudz vairāk nekā mēs domājām, ja, ka tas potenciāls ir liels. Tā kā, jā, tas ir tas galvenais novēlējums tiešām atvērties.
Nu, to es arī novēlu ikvienam, kurš šobrīd arī klausās un domā droši vien līdzi un analizē, kā es pats uzvedos šādos brīžos vai dažādās situācijās, un vai man ir tendence izteikt cilvēkiem komplimentus. Bet tu jau minēji sarunas jau iesākumā tādus trīs tādu veidi tos komplimentus, un arī šīs sarunas laikā es jūtu, ka mēs mērķējam tādiem, kas aprakstītu tā kā rezultātu. Tas varbūt arī man tāds nākamais jautājums, ja mēs tā pārējiem abstrahējamies no personīgās dzīves un vairāk domājam par darba vidi, vai šiem komplimentiem vienmēr tātad, kolektīvā vajadzētu būt tendētiem uz tātad novērtējumu, uz rezultātu, uz šīm te kaut kādām raksturīpašībām, vai tas varbūt dominējošais tomēr ir tas cilvēciskais vai cilvēka īpašībā raksturojums? Droši vien, ka dominē jau noteikti tas stāsts par rezultātu, bet es gribētu mudināt, domāt par to, ka mēs varam komplementēt šīs raksturīpašības. Kāda mēs cilvēki esam vispār, ja? Kā mēs sarunājamies, kā mēs viens pret otru attiecamies, kādas varbūt mēs kaut kādas dzīves pieejas izmantojam, jo manuprāt, ka tas arī atver to tādu starppersonu attiecību kvalitāti, kurā mēs ieraugam viens otru vienkārši kā cilvēciskas būtnes. Un man te gatavojoties arī šai sarunai, man atnāca atmiņā viena situācija, pat ne situācija, vesels periods, kad es strādāju kādā uzņēmumā, kādā nelielā komandā, kur ik pa laikam un diezgan regulāri kolēģi mani komplimentēja par mieru, ko es spēju saglabāt dažādās kritiskās situācijās. Sākumā man bija ļoti dīvaini to klausīties un dzirdēt, tāpēc, ka man tas likās vispār pašsaprotami. Es tāda esmu, es krīzes situācijās nemetu neko pa gaisu un es nepanikoju, man ieslēdzās pragmatiskais plānotājs, pragmatiskais darītājs, es vienkārši eju un lietas daru, noliekot malā emocijas, saglabājot vēsu saprātu. Bet kolēģiem tas šķita kaut kas tik wow un tik vērtīgs, ka viņi man ik pa laikam šo te īpašību komplementēja, un tam būtībā nav nekāda sakara, tāda tieša sakara ar profesionālās darbības rezultātu. Tam varbūt ir sakars ar to, kā man izdodas pēc tam to rezultātu, ko man krīžu situācijās sasniegt ar to mieru, bet pēc būtības tieši saistība ar to, cik profesionāli es varu kaut ko izdarīt vai nevaru, vai sasniegt rezultātu, tam nav. Tā kā tas ir tāds mudinājums vienkārši ieraudzīt, ka mums ir tādas kaut kādas īpašības, kuras kolēģiem var patikt un kuras kolēģiem var dot iespējams mieru pašiem, iespējams drošības sajūtu, iespējams iedvesmu, iespējams vēl kaut ko drive kaut kādu. Ja? Tas ir, manuprāt, stāsts par šo. Vai mainās, teiksim, komplimenta nozīme vai tāds vērtējums, tad, ja viņš tiek izteikts viens pret vienu, ja tad mēs vienu ar otru sarunājamies un tad izsakam komplimentu, vai tad, ja mēs pasakam to tādā, plašākā lokā? Nozīme pati par sevi nemainās. Mainās iespējams spēks. Respektīvi, jauda komplimentam, kas ir izteikti publiski, ir lielāka, daudz lielāka, tāpēc, ka šis kompliments izskan vietā, kur ir daudz cilvēku vai vairāki cilvēki, un šie cilvēki veido savu priekšstatu par mums no tā, ko mums pateica kā komplimentu. Respektīvi, tā identitāte mums veidojās, un tas, tāds iekšējais PRs, ja tā var teikt, veidojas no tā, ko mums publiski kāds pasaka. Un tad, tam ir šī jauda. Bet es negribētu tāpēc mazināt viens pret viens komplimentu nozīmi, tāpēc, ka tad, kad kāds viens pret viens satiekās un saka, hei, ieklausies, es tev abrīnoju jau mēnešiem par to, kā tu šito dari, kā tu ar to tiec galā, arī tam ir ļoti, ļoti liela nozīme. Un
tur tieši 1-pret-1 situācijā es varu dot to atgrieznisko saiti par to, cik man svarīgi šito dzirdēt, ja? Kas iespējams tādā publiskā kontekstā varētu arī izpalikt, jo publiskā kontekstā visticamāk mēs nesāksim skaidrot, cik tas mums ir svarīgi, mēs vienkārši paņemsim to paldies un viss ar to arī beidzams. Bet tātad katram tam veidam ir savi tā kā ieguvumi. Un, protams, ka, ja mēs to darām, piemēram, mēs esam vadītāji un to darām abos kontekstos, tad protams, ka mēs izmantojam pilnu potenciālu. Bet vai komplimentu mēs it kā runājam par to pozitīvo, un īstenībā jau tā arī ir tā, kā tu saki, ka parasti saņemot komplimentu ir jau bišķiņ tāds enerģijas boosts un ir tāda prieka dzirksts kaut kādā brīdī. Bet vai var gadīties tā, ka kompliments tomēr izraisa negatīvas sekas, tad, kad viņš šeit tiek pateikts? Jā, šeit droši vien ir jāmin divi aspekti. Kad kompliments var nākt ar negatīvu noslieci. Viens ir, ka šis kompliments ir divdomīgs, pārāk personisks, varbūt aizskar kaut kādas intīmas šķautnes personības, vai izskata šķautnes, vai jebkas, kas varētu radīt šo te neērtumu sajūtu gan komplimentu saņēmējiem, gan tiem, kas apkārt dzird to komplimentu. Ja? Līdz ar to darba vidē nekādas slidenas komplimentus un tādas divdomīgas komplimentus nevajadzētu izteikt. Un otrs ir, kam ir vēl negatīvas sekas, ir melīgajiem komplimentiem. Un šie melīgie komplimenti ir saistīti, piemēram, ar situāciju, kad publiski kāds, piemēram, kāds kolēģis kādam saka kaut kādu komplimentu, kas neiet pārējiem kopā ar to, ko viņi redz ikdienā. Respektīvi, tiek iedots kaut kāds novērtējums, kur mēs saprotam, ka tas vispār nav par viņu, to cilvēku. Un tad, protams, ka diskreditē sevi tas komplimentu devējs un savukārt komplimentu saņēmējs neko īsti neiegūst. Ja? Līdz ar to, manuprāt, ka šie ir tādi divi aspekti, par kuriem ir jāpiedomā, domājot par komplimentiem. Jā, man jau liekas, ka jo patiesāks un īstāks no sirds, jo viņš, protams, ir patīkamāks un arī to sajūt cilvēku, man liekas, vairāk. Godīgums ir pāri visam. Vienkārši tas, ka dažkārt mēs varam piedzīvot to, ka būsim reāli. Mēs dzīvojam reālā pasaulē, un manipulācija ir reāls komunikācijas instruments, un ir cilvēki, kur tiešām komplimentus uzslavas izmanto kā manipulācijas mehānismu. Un tad tam ir šīs negatīvās sekas, tam var būt. Un tāpat mēs dzīvojam reālā pasaulē, kur darba vidē varbūt veidojas simpātijas un personiskas kaut kādas attiecības. Un tajā procesā, kāds var neuzmanīgi kādam teikt komplimentus, kas beigās diskreditē to komplimentu saņēmēju. Piemēram, viņš ir precējies vai attiecībās, un kāds kolēģis sāk komplimentēt par kaut ko, kas ir saistīts ar kaut kādām izskatu lietām vai kaut ko citu, tad tas nav īsti pozitīvi vērtējums, kā nevienai no pusēm. Bet kopumā, ja mēs komplimentējam no sirds un godīgi un gribam, lai cilvēks jūtas labāk, jo tā galvenais jau ir tā motivācija, kāpēc es to saku. Un ja mēs gribam, lai cilvēks, kuram mēs to sakam, jūtas labi pēc tam, tad mēs nevaram nošaut greizi nekādā mērā. Tas ir tik dabiski pateikt cilvēkam, ka hei, tu šodien tiešām brīnišķīgi izskaties. Ja mēs gribam pateikt par šo, ka tu izskaties brīnišķīgi, to var bez visiem zemtekstiem vienkārši pateikt, jo tas ir acīm redzami. Cilvēks staro, piemēram, ienāk telpā, viņš šodien staro. Kāpēc lai es nepateiktu, ka tu šodien staro, lai kas ar tev notika, tu brīnišķīgi šodien ienes enerģiju mums visiem šeit. Ja? Tā.
Nu jā, es domāju, ka ir jāmācās, un mazie solīši ir jāspēr arī, un tiem, kuriem jau sanāk, tas droši vien ir tikai vairot to labo, kas nāk no sirds un dabīgi. Bet tomēr vēl domājot par darba vidi un par tiem komplimentiem, protams, ka mēs ikdienā strādājam viens ar otru, un kaut kādos procesos mēs esam cieši sasaistīti, un it kā jau liekas, ka, tad, ja mēs sastrādājamies, ir ok. Bet, jā, vai tas kaut kādā mērā var uzlabot attiecības šādu komplimentu izteikšanu? Tā savstarpēji, vai tas kaut ko dod, vai tas principā ir tikai, teiksim tā, vai tas pamatā kaut ko maina, vai tas ir drīzāk kā odziņa tādām savstarpējām attiecībām? Man liekas, ka tad, kad mēs jau esam gatavi izteikt komplimentus, tad mēs jau uzticamies viens otram. Tad jau ir attiecības, jau ir kaut kāda bāze attiecībām ir, lai gan es gribētu teikt, ka pieņemsim, piemēram, es ietu pa darba telpām, ja, un es redzu apkopēju mazgā grīdu. Un apkopēju, nezinu, kaut ko, manā ieskatā viņa tajā brīdī, nezinu, tur pasmaida mani vai vēl kaut ko. Un es viņai saku, vai cik jums forši smaidš, tā kā jums riktīgi forši sanāk, jūs labi izskaties, ka jūs smaidat. Tas var radīt augsni mūsu attiecībām. Nākamajā reizē, iespējams, mēs parunāsim ne tikai par viņas smaidu, bet par to, kā viņai te iet, vai kas viņai te sanāk šodien, vai kādreiz apkopē. Patiesībā, tas apkopējs tās ir tāds hipotētisks, bet pēc būtības, ja. Ka dažkārt mēs paskrienam cilvēkiem garām, kur patiesībā mums ļoti apkalpo ikdienā, ja. Un tas jau pat nav stāsts par to, ka mums ir komandā kaut kas ir jāveido tur īpaši tiem komplimentiem, bet vispār organizācijas kontekstā mēs ejam cauri organizācijai, mēs ejam cauri telpām, un vai mēs pamanām tos cilvēkus, kas ir tādi neredzami, ja, salīdzinoši, vai arī nepamanām. Tā kā tam var būt gan attiecību veidojošs faktors, tas var būt gan arī stiprinošs faktors. Ja mums jau arī var būt ļoti labas attiecības, stipras attiecības, uzticēšanās attiecības, mēs viens otram uzticamies, mēs darām darbus, lietas, visu kaut ko kopā, bet mēs varam būt ļoti norobežojušies, ja, tajā, kā mēs viens otru uztveram, jo redz, mēs esam profesionāļi, un ko tad mēs tajā komplimentēsim viens otram. Bet patiesībā tie komplimenti, viņi dod šo te pozitīvo dinamiku attiecībām, ka mēs viens otru pamanām, novērtējam un esam gatavi turpināt kopā strādāt. Bet vai komplimenti var traucēt kaut kādā brīdī, vai var sasniegt vispār tādu līmeni, kad komplimenti ir daudz par daudz? Jo liekas, it kā man arī pašai šobrīd mēs runājam, man liekas, jā, kompliments. Kaut kādā brīdī varbūt ir uzreiz sajūta, ka tad jau man viņš jāsaka ir katru dienu. Droši vien, ka tā nav. Bet jā, kur sajust to robežu, kad viņš ir par daudz? Dan iztēlojies tad situāciju, kad ir par daudz iztēlojies, ka tu atnāc uz darbu, esi uzlikusi sev par pašmērķi, izsteigāt visus kabinetus un pateikt visus iespējamos komplimentus, ko tu tajā dienā gribētu pateikt. Tad es teiktu, ir par daudz. Bet ja tu savā komunikācijā, piemēram, ar 10 cilvēkiem dienā esi kontaktā un vismaz 2 pasaki kādus labus vārdus par to, ko tu esi novērojis šajā brīdī, tad tas nevar būt par daudz. Turklāt es teiktu tā, man liekas, latviešiem vispār nedraud tādu pārslodzi komplimentu, ja? Jo mēs esam drīzāk eksperti uz kritikas izteikšanu, un mums ir ļoti daudz jāmācās dot šo atgrieznisko saiti, pozitīvu atgrieznisko saiti, gan par darbiem, gan par īpašībām, gan par prasmēm, gan par sasniegumiem. Mums tur ir, kur augt. Līdz ar to es domāju, ka, lai kāda būtu šīs sarunas ietekme uz taviem kolēģiem pēc tam, es neticu, ka jūsu organizācijā pēkšņi kļūs problēma. Kāds teiks, ārprāts, mums te ir tāda komplimentu jūra sākusies, ja, ka vairs nevar izturēt. Es īsti šitam nenoticu. Tā kā, man liekas, ka par šito var gulēt mierīgi. Cerams, jā. Es domāju, ka, protams,
nedraud pārkomplimentēšanās, jo mēs tā dabīgi, droši vien tā kā jau mēs pašā sākumā teicām, nav jau mums dabīgi tā iegājies ļoti daudz to teikt, bet ik pa laikam mēs droši vien sev ir jāatgādina, ka tam otram varbūt vajag to labo vārdu. Bet runājot vēl varbūt par tiem komplimentiem jau tādā noslēdzošā fāzē, vai ir kāds tā kā, es nezinu, ieteikums vai padoms, kas būtu tāds 1 vai 2 komplimenti, ar kuriem sākt, ja nejūtās droši, tos izteikt, kas būtu varbūt tie mani drošie 2 komplimenti, ar kuriem es varu pamēģināt pateikt ko labu. Jā, te es teiktu tā, tas ir slideni. Ja es tagad pateikšu 2 drošos komplimentus un kāds paņems un tos mēģinās attiecināt uz jebkuru situāciju, tad var sanākt diezgan kurioza situācija kā minimums un varbūt dažam kāda negatīva pieredze. Līdz ar to es gribētu teikt tā, ka galvenais ir atrast to savu iekšējo kompasu, jeb radaru, ieraudzīt cilvēkos labo, ko viņu labu dara, ko viņi labu runā vai kā viņi uzvedās. Un tad saņemt to drosmi, iedot godīgu atgrieznisko saiti, godīgu komplimentu par to, kas man tevī patīk. Principā mēs kā kolēģi, tapt varbūt tāda, varbūt komandu tāda aktivitāte, mēs varam uztaisīt. Parasti ir runā par saliedēšanās pasākumiem, tad nevajag neko ārkārtīgi lielu, bet pieņemsim vadītājs uzstājas komandai mazo kafijas pasēdēšanu, kurā mēs uzliekam uz galdu vienu jautājumu. Iedot kolēģim, kas man tevī patīk, vai kas man tevī iedvesmo, vai kas ir kaut kas, kas man skatoties uz tevi, ko es tevī apbrīnoju. Ja? Un tad pakli viens otram uz vienu pusi, uz otru pusi dod šos komplimentus. Un es teiktu tā, ka tajā brīdī, ja jūs būsiet tajā telpā, jūs redzēsiet, kāds ir enerģijas lādiņš, tur vienkārši tas pozitīvisms, kas nāks ārā visiem. Es domāju, ka tur uz vairākām dienām būs cilvēki to savu pašvērtējumu pacēluši un būs 3 centimetrus virs zemes un vienkārši lidos un būs gatavi darboties. Un otrs, lai palīdzētu varbūt kolektīvā sekmēt šo komplimentēšanu, tad man ir bijusi pieredze, gan tagad tā precīzi neatceros, kurš tas bija uzņēmums, bet es esmu bijusi uzņēmumā, kurā ir komplimentu mēnesis, kad mēs vienkārši komplimentējam, ir kartītes, kaut kāds kartīšu formāts tiem, kuri varbūt nevar acīs pateikt, ja. Starp citu, jūs varat komplimentus atstāt ar līmlapiņu uz galdu pielīmēts vai pie datora ekrāna. Tam nav vienmēr jābūt acis pret aci, ja jums ir tā iekšējā nērtā sajūta. Un tad, kad jūs uzrakstīsiet un atstāsiet, kā slepenēsiet draudziņš vai ar vārdu aprakstīt, tad jūs jutīsiet to pašu gandarījumu. Un varbūt, ka startam tas ir tas labais starts, tas labais sākums, bet tas komplimentu mēnesis kā palīgs, kurā mēs ļaujam. Mēs tā kā iedodam atļauju saviem darbiniekiem to darīt un dalīties ar šīm pieredzēm, kā mums jūtās, kad mēs to daram. Tas ir viens veids, kā to arī pasakmēt, ja ir sajūta, ka tas var palīdzēt. Jo, godīgi sakot, ir tā, pavisam noslēdzot, komplimenti dod pozitīvu ietekmi ne tikai uz starppersonu attiecībām, bet arī uz darba sniegumu. Tātad ir starptautiski pētījumi, kur saka, ka komandas, kuras komplimentē vienam otrai, kur cilvēki komplimentē viens otram, tur darbinieku apmierinātības līmenis ir augstāks, darbinieku iesaistes līmenis ir augstāks, un tas, protams, rezultējās produktivitātē un rezultējās veiksmīgu mērķu sasniegšanā. Tā kā komplimentos ir spēks. Paldies tev, Ieva. Es domāju, šis ir tāds diezgan iedvesmojošs noslēgums un diezgan jau tāds, vēl par ko mums padomāt katram, mums personīgi. Paldies par tavu
zināšanu bāzi par to, ko tu padalījies, par to, ka tu parādīji kaut kādus jaunus virzienus, domājot par komplimentiem, un arī varbūt pastāstot, ko varbūt nevajadzētu darīt. Un visiem pārējiem podkāsta klausītājiem paldies, ka jūs esat kopā ar mums, un mēs tiekamies jau nākamajos podkasta numuros. Atā! Paldies, ka klausījāties. Tiekamies jau martā.